no ienaidnieka iespējamā, tad, protams, ka mums jāpiedalās arī NATO misijās. Bet, kas runa ir par pensijām, te ir šis jautājums. Ja tauta šobrīd izvēlējusies Saskaņu centru un Vienotību, abas pietiekami liberāli domājošas partijas, atšķirībā no mums, mēs runājam par pavisam citu politiku, par sociālo tirgus ekonomiku un par kristīgo ētiku politikā. Diemžēl šis produkts Latvijai nav pieņemams. Tas, ka pensijas nepaliks lielāks noteikti, es domāju, tas ir visiem saprotams, jo budžets būs jākonsolidē, kā valsts Dombrovskis vakar teica, 350, 400 miljoni, un skaidrs, ka pielikt nebūs no kā. Dievs dod, lai viņas tiešām netiktu samazināts, kā tas jau notika. Domāju, ka vairs nesamazinās, jo Satversmes tiesas spriedums ir spēkā. Cits jautājums var izdomāt kādu nodokli, samazināt neapliekumu minimumu, un tas pats vien rezultāts būs. Jā, es saku paldies Armandam Agrumam par sarunu, par viedokli un par atbildēšanu uz skatītāju jautājumu. Paldies par atnākšanu. Un atgādinu, ka studijā mēs runājam ar Kristīga Demokrātiskās Savienības ģenerālu sekretāru Armandu Agrumu.